Nu jā, šīs vietas ļoti nesmukas vietas. Šīs vietas ar kaut ko ir jāiztaisa ciet. Nu, ieteikumi, kolēģi, ko mēs varam darīt? Šajā gadījumā mēs viņus aizšpaktelēsim ciet ar špakteļmasu, ko mēs iegūsim no skaidām, kas ir iegūtas no šī paša dēļa, sajaucot ar mūsu pašu Hard Slack koncentrātu. Iegūsim krējumam līdzvērtīgu konsistenci un špaktelēsim ciet. Pēc tam, kad špaktele būs nožuvusi, to mēs slīpēsim, pulēsim ārā. Un viss būs skaisti un šūs būs aizpildīts. Uztaisam to koncentrātu. Jā, tūlīt ķeramies klāt. Tas ir šis koncentrāts, ja? Jā, tieši tā. Joga. Šo šķidrumu mēs ielējam kur? Spainī? Mēs vispirms izsijāsim skaidas, kuras ir iegūtas no 80. graudu slīpapīra. Bet pa cik tomēr skaidās var būt visādi piejaukumi, kaut kādi akmentiņi un gruzīši, mēs viņus izsijāsim cauri spulējumam sietam, lai iegūtu tikai pašu puteklīti, kuru tālāk mēs, protams, jauksim kopā ar šo te koncentrātu. Koncentrātu ieteicams samaisīt. Un jaucam klāt. Špaktelējam, ja mēģinam, kas tas sanāk? Špaktelējam. Šoreiz izmantoju mazāku trauciņu, par cik špaktelēšana ir tikai lokāla. Un tālākās darbības jau ir tādas kā standarta špaktelēšanai sienai vai griestiem. Pēc pieredzes, cik daudz reizi iekritīs šeit iekšā, trakākajās vietās? Es pieļauju, ka šajā šuvē varētu gadīties pat 3 reizes špaktelēt. Bet to mēs redzēsim tad, kad viņa jau būs nožuvusi. Cik ātri žuvs? Vidēji 2 līdz 4 stundas, atkarīgs no gaisa mitruma telpā un, protams, arī ārā un iekšējās temperatūras. Bet, kā redzam, patēriņš ir diezgan minimāls, jo es joprojām izmantoju tikai pirmo lāpstiņu. Kā viņš turās iekšā, kā masa nevibrē ārā pie kustības? Nevajadzētu, ja ir pareizi uzjaukts, nav pa sausu vai pa šķidru, jo principā sacietējot viņai ir jāiegūst konsistence, kas ir līdzvērtīga korķim, respektīvi akmens cieta, kā klasiskās koku špakteles, viņa nekad nepaliek. Nu, protams, arī svarīgi ir aizsargāt grīdlīstus, kas šajā gadījumā jau ir izdarīts. Jo māsu sacietējot, no virsmas var dabūt nost tikai slīpējot. Nu, uz grīdlīstēm atstājot, to būtu problēma. Un, kā redzam, arī šādas mazas šuvas ļoti labi aizpildās, kas ir ideāls variants šāda veida labojumiem, jo nekas cits viņās neturēsies. Ne elastīgā mastika, nedz arī klasiskie koku špakteļi. Bet vislabākais, principā, ir uz cietajiem kokiem vairāk, ja? Nu, vispār uz parketa dēlīšiem kā tādiem. Jā, tas ir arī ideālākais variants, jo tiem parasti ir visšaurākās spraugas. Tātad šī te daļa jau ir sākusi cietēt, to mēs noliekam malā, jo bērzes rezultātā tā pirmā jau tāda... Jā, viņu vairs nevar izstrādāt un arī viņu vairs tik labi neturēsies. Viņai ir jābūt mitrai. Jo bērzes rezultātā viņa uzsilst, līdz ar ko viņa ir daudz grūtāk izstrādāt un arī viņai zūd tā būtība. Nu, un galvenais ir censties pārāk daudz neatstāt uz pašas virsmas. Nu, jā, tīri, lai atvieglotu sev slīpēšanu. Tas nav nekas neizdarāms, ja arī paliek kaudze, bet tas viss ir laiks, zūd ātrums, un tam nav nekāda nepieciešamība.
Vai smaržo, kā tev liekas? Šis konkrētais koncentrāts ir uz spirta bāzi. Baigi ātri izgaro. Jā, ļoti ātri izgaros. Viņu var salīdzināt ar roku dezinfekcijas līdzekli. Jā. Tā kā arī cilvēkiem, kam varbūt ir kaut kādas alerģijas pret aromātiem, šis noteikti nekaitēs.